Labdien, dārgo skatītāji! Sveika, dārgā skatītāja! Zvaigznes, runas un gudri cilvēki mums sola nedomāšanas nedēļu. Kā to īsti saprast? Vai tagad mums būs jāpārtrauc domāt, vai arī domas pašas apklusīs un mēs ieraudzīsim pasauli tādu, kāda tā ir patiesībā? Kā jums šķiet, ko mēs varam iesākt šajā nedēļā? Es domāju, ka domas pašas neapklusīs. Tas nav vienkārši iespējams. Vienīgais, ko mēs varbūt varam darīt, ir samazināt ātrumu prātam. Ar domu tādu, ka būsi jau gana pastrādājis, varbūt tagad ir jāatpūšās. Un nevirzīt prātu uz kaut kādiem konkrētiem mērķiem, projektiem, idejām, bet vienkārši ļaut viņam savā tempā plūst. Un tad iznāks, ka iespējams mēs pievērsīsim uzmanību tam, kas notiek apkārt. Ieraudzīsim, ka pavasars gal galā ir iestājies, un prāts aizvirzīsies uz to gultni, vai ieraudzīsim, ka forši cilvēki ir apkārt, un tad prāts aiznesīsies uz to pusi, bet mēs viņu nemenedžējam. Ļaujam viņam būt vienkārši. Ļaujamies? Jā, ļaujamies un pirmām kārtām ar šo vietu. Arī runas domā, ka domāt ir kaitīgi, vismaz šonedēļ. Tas, protams, nenozīmē, ka nedomāsim vispār, bet drīzāk gan to, ka vajadzētu apšaubīt mūsu vēlmi uzskatīt, ka mēs tagad zinām visu pa pasauli, mēs visu zinām, kā nosaukt vārdos un zinām, ko kas nozīmē. Nē. Drīzāk tiešām, kā kolēģi teica, ļauties un vērot. Domāšanas vietā atbrīvojamies no saviem priekšstatiem un vērojam. Tikai tā mēs varam uzzināt kaut ko jaunu, ieraudzīt kaut kādas jaunas kombinācijas, jaunas iespējas. Un spriežot pēc runu prognozes, tik tiešām, ja mēs noķersim šo stāvokli, ka mēs vairāk vērojam, nevis domājam, tad pārmaiņas, kuras mēs piedzīvosim, būs ārkārtīgi spēcīgas un visnotaļ pozitīvas. Kolēģi runāja par nedomāšanu. Tik tiešām, dzīvē ir dažādi etapi, dažkārt ir jādomā un pat ļoti, bet šajā nedēļā es jums ieteiktu atcerēties Krievijas multiplikācijas filmu Ezītis miglā. Bija tur tāda epizode, kad ezītis iekrita ūdenī un straume viņu nesa. Ezītim bija ģenerālais plāns nokļūt pie lācīša, lai varētu kopā baudīt medu un skaitīt zvaigznes. Toties pa ceļam bija daudz piedzīvojumu. Ezīts palika straumē, ezīts nokļuva līdz lācītim, ezīts lācīt skaitīja zvaigznes, taču pa ceļam viņš arī peldēja pa straumē. Viņš gāja, viņam bija visādi pārdzīvojumi, viņš tur pazaudēja savu nešļavu un satika lielus un briesmīgus radījumus, tādu kā pūci, un tad viņš redzēja zirgu un domāja, ko zirgs domā. Patiesībā, ko te zirgs domā? Zirgs domā, ka zāle ir garšīga. Un ezītis paļāvās, un es aicinu jums arī darīt tāpat, paļauties šajā nedēļā. Domājiet par meduspodu, kas jūs gaida, domājiet par zvaigznēm, kuras vēl ir jāsaskaita, un ļaujieties, lai dzīve vēl piespēlē kādu pārsteigumu, un tad būs ļoti, ļoti labi. Būs tā.